esiet dāsnas. Un šeit ir domāts tas, ka tās idejas un jūsu padomi ir vajadzīgi citiem. Dalieties ar to. Varbūt tas nav tas, kā lai saka, šī paruna kā suns uz siena kaudzes, bet gan dalieties, jo tās ir ļoti nepieciešamas. Neizstājieties no spēles. Līderi, no sapņotājiem līderus atšķir tas, ka viņi ir rīcības cilvēki. Viņi iet un dara, pieņem lēmumus. Bet viņi arī kļūdās un kļūdas atzīst. Arī komandas priekšā, ja arī jūs esat kļūdījies, jūs iznākat uz saku. Tā bija mana kļūda. Jūs nemēģiniet to pārlikt uz kādu darbinieku, bet pasakiet, tā bija mana kļūda. Un pats būtiskākais ir, svarīgi nav nenokrist vai arī nekļūdīties. Svarīgi ir vienu reizi vairāk piecelties, nekā jūs nokrītat. Kalpojiet ļaudīm. Un vēl te Džons Maksvels ir teicis, jums jāmīl savi cilvēki vairāk nekā jūsu pašreizējais amats. Jūs šodien tur esat vai arī rīt, bet mīliet cilvēkus. Cilvēki mīlēs jums un atdos to daudz lielāko vairākumā. Uzņemieties atbildību, kā es teicu, to jums neatņems neviens. Un nevarēsiet deleģēt nevienam no saviem darbiniekiem. Tā jūs esiet kuģa kapteinis. Nāk vētras un viņas būs pūtīs lielāks vējš vai mazāks. Jums būs jāpieņem šī atbildība un jums tas būs arī jātur. Palieciet pie saknēm. Šeit es domāju to, ka dažreiz mēs, kad aizņemam augstākos posteņos, aizmirstam, no kā mēs esam nākuši un kur mēs esam bijuši. Un dažreiz mēs neesam vairs frontes pirmajās līnijās, sēžam, gribam sēdēt skaisti kabinetā, sakrustoši kājas un domājot, cik jauka dzīve, lai jau strādā. Bet nekā nebija. Jums būs jābūt frontes pirmajā līnijā. Uz jums skatās jūsu komanda. Klausieties uzmanīgi. Un šis ir tas būtiskākais, ko es gribu teikt, vai vienalga jūs ieņemat kādu augstu līmeni, vai īpašnieks, vai vadītājs, vai abus divus, svarīgi klausieties cilvēku.